Mas Marel. It kā ir kādreiz teicis, kulšanas tauka beigusies un cilvēki atskatās uz birumu, kādi graudi ir klētī, cik daudz. Un šodien gari nepārdomājot visas šīs lietas, tomēr ir divi jautājumi, ko mēs esam spiesti uzdot. Viens jautājums ir, vai skolotāji prata atdot visu to, ko viņi varēja šajos 9 gados. Un otrs jautājums ir, vai šie skolēni prata un gribēja paņemt visu to, ko šie skolotāji varēja sniegt. Mēs dzīvojam tādā lielā pārmaiņu laikā, kad nevairs pa gadiem, bet burtiski pa mēnešiem mainās gan starptautiskā, gan situācija valstī. Tepat arī pagastā, varētu teikt, dzīve ļoti strauji izmainās. Un droši vien, ka mums visiem ir svarīgi panākt, lai jaunā maiņa, jaunā paudze, katrs jaunais izlaidums augtu ar vien par patstāvīgākiem cilvēkiem, par tādu, kas sevi apzinās, kas prot atrast savu ceļu, jo nu pat ir 15 gadi, nu pat obligāti nekur vairs nav jāmācās. Viss ir tavās rokās, dzīve ir vaļā. Bet ir jāsaprot, ka nemaz daudz to cilvēku, kas par tevi rūpēsies, pēc šīs skolas durvju aizvēršanās nebūs. Un nevienmēr vecāki paspēs izsekot jūsu gaitām, nevienmēr visiem pietiks naudas un daudz, kas būs jūsu pašu spēkos, kā jūs savu ceļu cirtīsiet dzīvē. Vai 5 dzīvē jāmaina profesija. Tādas mēs rakstu gudros ārzemju žurnālos. Un acīm redzot, jūs arī uz mūžu neko neiemācīsieties. Tā kā būs jāmācās, lai arī cik vienam otram tas grūti līdz šim nešķīt. Tas ir mans novēlējums. Šodien ar šo ziedu es gribu pateikties visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem. Un es gribu viņu pateikt pēdējai klases audzinātājai skolotāja Roterē. Un vēl pirms mēs sākam pasniegt apliecības, es izmantošu šo brīdi, šo gadījumu. Mums ir diplomi, kas ir pienākuši
no rajona skolu valdes atsevišķiem skolēniem, atvainojos skolotājiem, un es viņus gribētu šodien plašāks publikas priekšā pasniegt. Par skolēnu zinātnisko pētījumu olimpiādē iegūtu 2. vietu un arī par vidus projektu rajona olimpiādē iegūtu 2. vietu ir goda raksti no skolu valdes pienākās Inārai Graudužai. Par sasniegumiem latviešu valodas rajona olimpiādē atzinības raksts skolotājai Mājai Možarājai. Tāds pats atzinības raksts par sasniegumu vācu valodas rajona olimpiādē skolotājai Guntai Folkmanai. Vēl 2 skolotāji šeit nav klāt, bet atzinības raksts pienāks skolotājai Aijai Vanagai par sasniegumiem matemātikas rajona olimpiādē un Naurim Vēverim par Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konkursā Nāc un vīzi varavīksne. Ja, pienākās rīcības komitejas pateicība ļoti skaisti no Rīgas atsūtīt. Un paldies visiem, kas piedalījās bērniem un skolotājiem tajā pasākumā. No rīta izej rasainā pļavā, noskūpsti ziedus, kas smarža skūpina telpā. Bērnišķa līksme ar sauli, tad salīs dvēselē tavā. Spārnus jutīsi augam, viegli jau viegli kļūs elpa. Liksies, ka sanošas bites uz zilganām debesīm aiznes. Bet kas tevi satiks? Tas sacīs, tev šorīt acīs ir zvaigznes. Saņem Arturs Andersons. Katrai dienai kā uz svētkiem posies, katrai stundai kādu gaišu staru izlūdzies, pirms kaut ko darīt sāc. Proties saņemt savu garo dienu tā, lai viņi tevi nenomāc. Katrai dienai, kā uz svētkiem posies. Sevī, tā var viegli vecot. To, kas vieglāk šķiet tev velkams, labāk uzliec plecos. Labāk nīgra somas vietā piesauc melodiju. Un, ja smagums grūst pār galvu, augstāk pacel siju. Labāk gaismu sevī turi, priekam pasniedz roku.
Nākošais apliecību saņem Arnis Bārs. Eglis sirmo, bērzi sirmo, mēnesis krietni dilis, bet vēl stāv ap skolu pirmo izsapņotās pilis. Tagad lūdzu skolotāju, saki vēl ko labu. Saki garu, saki stāju, labestīgu dabu. Zemes svaru, maizes garšu, laimes otro burtu, lai tad savu zemi ašu vadā nepagurtu. Savu skolotāju lūdzu, saki vēl ko labu. Apliecību saņem Laura Balštēna. Tu ar savu pavasari izplauksti kā ķiršu zieds. Dūto teva balvu vijas nemierīgu ilgu spiedz. Un tu mūsi sevī klausies, un tur pals traumas trauc. Šķiet uz nezināmām tāliem kaut kas aicina un sauc. Sauc ar rīta vējiem skrieties, labu draugu pulkā iet. Saklaukšu bērzu birzī, saklaukušu bērzu birzī, reizēm pasēroj un smiet. Bet, kad novakarā zilā debes tālēs zvaigznes mirdz, pasapņot zem ābeļu zariem, tevi klusi aizver sirds. Absolvents Elvis Cinis. Brīžus teic, kā gāju putni strauji. Te tie nāk, un te joprojām iet. Brīži neprasa, vai tu tiem ļauji vienmēr nerimtīgi tālāk skriet. Mirkļi trauc. Varbūt pat nemanīsi, ka jau zaros rudens vēji pūš. Mirkļi liekas netverami īsi, bet no mirkļiem taču izaug mūžs.
apkārt baltu staru, tik man baltu domu klāt. Margrietiņa, šodien varu vēl ar tevi parunāt. Baltā puķe, balti lieti līs vai nelīs? Margrietiņa, griezies sauc. Baltais mūža karuselis, stalti, balti jāizbrauc. Tiek izdota Andrim Milinovičam. Nav atkal. Izdota Janai Muižerājai. Janiņ, neviens to priedi nestādīs, kas nolemta man stādīt. Neviens to taku nezinās, kas nolemta man rādīt. Neviens to zvaigzni neredzēs, jo tā ir tikai mana. Neviens to skaņu nedzirdēs, tas zvans tik vienam zvana. Neviens to mīklu neminēs, kas nolemta man zināt. Un to, kas ir gan skaists, gan grūts, man vajag atrisināt. Neviens to gaismu nemīlēs, kas tikai man ir lemta. Apliecību par pamatu izglītību saņem Māris Ostrovskis. Mārīt, sevi pierādīt. Nelikt sevi un citus mierā. Savu darāmo darīt un izdarīt. Nelikt, neatlikt, neatpalikt. Ne par brīdi, ne sprīdi. Uz priekšu tikt, dzīvot, savu darīt un patrīt.
Sanitai Pilskungai. Kūko, dzeguzīte mana, tā lai visa zeme skan. Skaiti gadus skaitītāja, skaiti, cik vēl gribi dot. Veci ļaudis mani rāja, ka es tevi neklausos, ka es vadot dienas savas nav kā zaļas vasaras, un no kūkošanas tavas baiļu nesot nemaz. Neesi nu pārāk jauna, redzi, kāda saule spīd. Katru rītu sāks no jauna gaišu dienu iezvanīt. Lūdz ar vēju pirmo žūžu, celies savu dziesmu vīt. Skaiti, skaiti manu mūžu, nemācies saskaitīt. Manam mūžam ceļi gari, baltām tālēm pretī slīd. Tādēļ katru pavasari nāc ar dziesmu sagaidīt. Izglītību ir ieguvusi arī Rigonda Strade. Ik lapa sauc, dziļāk ieskaties, ik putns lido daudz augstāk. Tad tavai gaitai drīz atvērsies vēl pasauli neapjaustā. No tavas dienas tad ielieksies vēl lielāku brīnumu lokā. Un pulksteņi stundas prom aizskaldīs, bet zelta mirklis būs rokā. Ģirds Vītols. Es turpināšu tirgoties. Nečīksti. Tev tomēr jāpāriet pār šo laiku. Neraudi. Slapjas laipas ir slidenas laipas. Netici, ka otrs krasts pats panāks pretī. Neceri, ka tu tiksi kaut kur netikdams otrajā krastā. Un katra stunda ir otrs krasts.
tagad vārds pašiem skolas absolventiem. Lūdzu. Pirmkārt, lielu paldies es gribētu teikt savai skolotājai Ritai Roterei, jo viņa mūs ir uzaudzinājusi un ir bijusi otrā mamma. Tas bija pavisam nesen, kad pļava šūpoja mūsu bērnības prieks un bēgas, un šķiet baltiem ceļu putekļiem cauri var redzēt mūsu mazās nevarīgās pēdiņas. Kā zeltains tauriņš dzirkstošā vasaras rītā, bezrūpīgi lidinājās mūsu bērnība, bet pamazām mūsu nevarīgie soļi ir kļuvuši stiprāki un pasaule plašāka. Šodien, ielūkojoties savu vecāku un skolotāju rūpi izvagotajās sejās, mēs saprotam, tie ir visi mūsu bērnības gadi. Tā ir mūsu vaina, ka jums sejā tāds grumbu raksts. Simtiem rūpes jūs iznesāt uz saviem pleciem. Vai tam nav vajadzīgs liels spēks? Un jums tāds ir. Mēs jums novēlam dāsnāko algu. Bērniem dotais, lai atdotas tiek. Jūs taču mums atdevāt visu, sev, ja nieciņa nepaturot. Kad padoms vajadzīgs būs un spēks, ko te krājām, mēs atcerēsimies jūs, skola un skolotāji. Kad darbā viegli mums būs, iet ceļi, kas jāiet. Mēs atcerēsimies jūs, skola un skolotāji. Kad darbā grūti mums būs, mēs nekļūsim vāji. Mēs atcerēsimies jūs, skola un skolotāji. Šodien lielu paldies mēs gribētu teikt arī mūsu skolas tehniskajiem darbiniekiem. Likteņu pulkstenis sit, un mans iešanas laiks jau ir klāt. Māt, piedod man.
tev soļo māmiņa, un plauksta viņai tik silta kā vasara. Atceries, celtenās lapas uz takas, stāstīja pasaku, to no vismīļākās bilžu grāmatas. Vēlāk uz taciņas sasniga sniegi, tik balti un tīri kā bērnības sapņi. Jūsu bērnība izsapņota, un ļoti ātri pienāca brīdis, kad pienākuši jūs jaunības gadi. Tie jūsu rokās. Nepadodieties, mācieties, esiet stipri, izturīgi, izpletiet spārnus un lidojiet. Šeit jums dots pamats. Paldies, pagadi. Šodien, bērni, es jums gribu dzīvē līdz dot savu pēdējo padomu. Atcerieties tikai vienu. Nevienu dienu jūs nevarēsiet izsvītrot no savas dzīves. Tā vienkārši aizmirst. Tas nav iespējams. Tā būs jūsu nodzīvotā diena. Laba vai jauna, bet jūsu. Tāpēc centieties dzīvē darīt vairāk labu, rast vairāk prieku, lai visi jums līdzās justos labi. Katru dienu mēs devām jums kādu padomu, vecāku, skolotāju. Un nevienmēr jūs šos padomus labprāt pieņemāt. Jums tie dažādi likās nevajadzīgi, nevietā, bija tā, ja? Droši vien tikai pēc gadiem jūs spējas novērtēt šo padomu derīgumu. Un tomēr mēs ļoti ceram, ka no visu šo padomu klāsta jūs paņemsiet dzīvē līdzi to mazumiņu, kurš jums visvairāk vajadzīgs. Par daudz ko dzīvē jums būs jāizšķiras pašiem. Dzīvot tā vai savādāk. Es gribu dzīvot tā, kā gribas, bet tik nekāda nesanāk. Es nezinu, vai tas ir liktenis. Mēs dzīvojam, kā katrs māk. Un kas tev pateiks, kā ir labāk? Vai dzīvot tā, vai savādāk? Nav tādu, kuri dzīvot nemāk, jo nav jau to, kas dzīvot māk. Savas dzīves laimes atslēdziņu jums būs jāatrod pašiem. Mēs visi zinām, ka tas nebūs viegli, bet mēs ticam jums. Laimīgi ceļi, esiet laimīgi!
tikai skolā, bet šie ir svētki visam Rudbāžu pagastam, jo jau ir pagājuši vairāki mēneši kopš 1. septembra, kad jūs pulcējaties, lai uzsākt skolas gadu. Un šodien atkal ne tikai rudbāžnieki, bet arī šo svētku viesi esam sapulcējušies, lai atzīmētu skolas izlaidumu. Katriem svētkiem ir savi vaininieki, un šoreiz tie ir Rudbāžu jaunieši, 9. klases absolventi. Es gribu teikt, ka jūs rudbāžnieki, ja jūs tam piekrītat, un mūsu pagasta emblēmā ir attēlots ceļš, kurš ved kalnu. Es jums novēlu, lai arī jūsu ceļš ved kalnu, bet nebaidieties, ka tas var būt līkumots, ka tas var būt ar oļiem klāts. Neizvēlieties tikai gludos ceļus, jo gludie ceļi taču ir slideni. Un vai jūs gribētu pa slidenu ceļu iet? Nu, nē taču. Bet nebaidieties no grūtībām. Veiksmes pacels spārnos, bet neveiksmes jūs norūdīs. Un es novēlu, lai jūs tādi veiksmi paceltu spārnos un neveiksmi norūdītu, atrodat savu ceļu dzīvē, savu vietu dzīvē, tieši to, kas ir jums domāt. Un, lai jūs nokļūtu līdz savai svētku dienai, ir jāpateicās arī jūsu abām audzinātājiem, protams, arī visiem pārējiem skolotājiem, skolas tehniskajam personālam, bet pirmkārt es gribētu pateikties audzinātājai, kura pati pirmā jūs saņēma un iemācīja tās pamatu gudrības, pamatu zināšanas un ielika pamatus, lai jūs varētu mācīties tālāk. Skolotāja Falkmana. Un, protams, arī otrai mammai, Kristiņa. Gribu sveikt arī skolas direktoru. Nākošam vārdu es gribētu dot visiem labi pazīstamā lielākā Rudbāžu pagasta uzņēmuma direktoram, Sijās Stari valdes direktoram, Rudbāžu pagasta padomes deputātam arī Arvīdam Kalniņam. Lūdzu. Cienījamie absolventi, cienījamie pedagogi, vecāki, vecvecāki, skolas kolektīvs, bijušie absolventi un visi klātesošie. Šodien man ir gods mūsu uzņēmuma Stari vārdā, valdes un kolektīvu vārdā sveikt jūs izlaidumā, sveikt skolas dienā un novēlēt tālāk visu to labāko, kā šeit teica, ceļu tikai kalnu, un bez pāriem novēlējumiem, ko es gribētu absolventi jums teikt. Nepametiet mācības, mācieties. Daļai es domāju, kad esat šodien Rudbāžu patrioti, būsat turpmākajos gados bez kvalificētiem kadriem, jebkuras profesijas Rudbāži neiztiks. Un lai kā mainās grūtāk vai labāk ekonomiskie jautājumi, kā mainās atsevišķas darba vietas, viņas būs, ir un paliks. Kā Rudbāžu pagasts, es domāju, paliks. Tā paliks arī mūsu Rudbāžos lauksaimniecības uzņēmumi, bet jūs varētu būt tie jaunie, kas tālākās dzīves gaitās Rudbāžos ar savu prātu, kā šodien mēdz teikt, ienesīsiet kādu jaunu biznesu,
jeb ienesīs kādu jaunu attīstības nozari, kas būs pateicība par to, kad esam kopā šeit auguši, dzīvojuši un vecāki skolojuši. Es gribu. Varbūt vēl kādiem viesiem, kur nav pieteikušies, vēlēties runāt. Padomājiet, tagad vārds vecāku būtu viņai vecāku. Antainis, tas nav zināms, ka ceļam gadīsies kāds akmens, kāds pasmaks stāps, bet mēs, vecāki, novēlam jums, lai jums ceļā gadītos tāds akmens, ko jūs varētu pabīdīt malā, lai jūs neapstātos pie pirmajām grūtībām. Vēl mēs, vecāki, lai citiem jūs būtu labi bērni, slikti bērni, bet mums jūs visi esat mūsu bērni. Un mēs novēlam, lai ar visām grūtībām vai ar visiem priekiem jūs pirmais steigtos mājās tālajā ciemā Rudbāžos pie mums. Labi, veiksim mums tālāk. Ar bērnu palaišanu dzīvē, bērnu veiksmi un direktoru arī kārtējo izdevumu.